Klusumu, draugi, klusumu! Par godu mūsu draugu loka ikgadējai kopā sanākšanai, Kas ar vienu papildinās? tieši tā, lai iezīmētu šī vakara noskaņu, es aicinu Arsta Rulsmerus pateikt pirmo tostu. Draugi! Labi, man ir sagatavots tosts, kas iekļauj sevī tādu kā dzejoli un dziesmu. Cik nu es vispār varu padziedāt? Un tad beigās būs pats tosts. Freestyles sākās. Labi, ar ko lai sāk? Domāju, ik viens ir pamanījis, cik bieži mums neizdodas būt tagad un šeit, bet Tieši vienreiz biju šeit, bija tā kā tagad, pilnīgi precīzi. Vai tas nav dūliko? Tikai nebija viņa, viņš un ģitāras tavas. Tu toreiz tik labi pateici, kas ir kuliko? Es arī tā jutos, tu norāvi vāku man, bet ko tu tikko teici? Ok, sākšu no sākuma. Domāju, ik viens ir pamanījis, cik bieži mums neizdodas būt tagad un šeit, bet tieši. Kur tad noris dzīve sākotnēji? Ne jau pagātnē vai nākotnē. Un Nākotne tā ir tēma, svarīgākā internets. Visu mūsu vietā darīs mākslīgais intelekts. Starp citu, vai zini kāds ir tavs IQ? Jo es sapratu, ka aizskart jūtas vairs nav cool. Ko es gribēju teikt? Nav sakara, vajag padomāt. ok, sākšu atkal. Domāju, ik viens ir pamanījis, cik bieži mums neizdodas būt tagad un šeit, bet tieši. Kur tad noris dzīve sākotnēji? Ne jau pagātnē vai nākotnē. Un dziļumā jau katrs jūt nešaubīgi, cik būtiski ir apzināti tvert šo brīdī. Kamēr tavs vilciens vēl nav aizbraucis. Kamēr tavs vilciens vēl nav aizbraucis. Forša dziesma par vilcienu, tas ir kaut kas jauns vai kaut kas no vecā? Raimonds Pauls, es arī muzicēju, drīz jau grupu vākšu. Īziņa. Labi, turpināšu tieši pēdējā laikā. Jā, pēdējā laikā man acīs arvien vairāk krīt tendence. Baigā ļaudis nedzird viens otru, zaudē garīgo pamatu. Iešu ielikt. Es arī to pamanu. Tieši pēdējā laikā es arvien vairāk jūtu, ka šeit un tagad Vajag iedzert, jo tev no runāšanas gan jau seni sausa mute. Es esmu vairāk klusais tips, tas nav tik krūta. Bija gadījums, nestāstīšu konkrētāk, pat varbūt tevi kas sakāms. man ir tātad tieši pēdējā laikā es arvien vairāk jūtu, ka šeit un tagad vēlos arvien vairāk būt, lai retāk notiktu konflikti, kļūdas, dažādi negadījumi. Tu domā sūdi? Diplomāti teikt, lai biežāk esam vērīgi. Lai kļūtu tāds kā es. Nu, tas būtu vērtīgi. Kamēr tavs vilciens vēl nav aizbraucis. 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 Tātad tosts, lai mums arvien biežāk izdodas būt apzinātiem. Līdzīgi kā ejot pāri ielai vai dzelzceļa sliedēm. Lūk, lai ik mirkli esam tikpat vērīgi arī pret savām izpausmēm. Un lai tas palīdz mums pilnvērtīgi izdzīvot savu dzīvi un dot tādu iespēju arī līdz cilvēkiem. Tu gribēji tostu pateikt? Labs.